Vēl vien es gribu pateikt par bēgļu kvotām, pat cik mans tas komentārs tika šur tur komentēts. Par bēgļiem. Jāsaka, valsts, no kuras ir vislielākais bēgļu procents, vai vismaz viens no vislielākajiem pasaulē, ir Latvija. No Latvijas aizbēguši 700,000 tās iedzīvotāji. 700,000, jeb katrs ceturtais, 25%. Tas ir ārkārtīgi milzīgs bēgļu skaits. Un tie ir pamatā lielākā daļa ir ekonomiskie bēgļi. Protams, ir arī citāda veida bēgļi, bet pamatā tie ir ekonomiskie bēgļi. Bēgļi, par kuriem tagad iet runa, tad tie tuvie austrumi un Ziemeļa Āfrika, tie visi ir arī ne tikai ekonomiskie bēgļi, bet tie ir arī bēgļi, kuriem ir apdraudēta to dzīvība, sakarā ar to, ka režīmi, kas bija attiecīgajās valstīs līdz šim, tika gāsti, un tā vietā, lai iedibinātos kāds stabilāks un demokrātiskāks režīms, tad attiecīgajās valstīs izveidojās haoss. Vispilgtāk to mēs redzam piemērā Sīrija, Lībija, arī Tunisa. Un, kā jūs zinat, rietumi ļoti aktīvi iesaistījās šo trīs valstu iekšējā stāvokļa destabilizācijā un pēc būtības ļoti aktīvi veicināja pilsoņu karu. Un kā rezultātā nevis radās demokrātiskāks un stabils režīms, bet radās haoss, nekāds režīms. Tā rezultātā ir, protams, šie bēgļu milzīgais skaits, kuram nav pamata uzskatīt, ka viņš samazināsies. Un šajā procesā ļoti aktīvi piedalījās tādas valstis, lielās Eiropas Savienības dalībvalstis, arī Amerikas Savienotās valstis, kā jūs zinat. Ja? Tas rezultāts ir ne tikai bēgļi, bet šobrīd Islāma valsts, kas, protams, pēc savas būtības ir normālam cilvēkam tāds perspektīvas murgs, ja? Jo diez vai kāds mēs gribam dzīvot pēc 7. gadsimta likumiem un parašām, bet šī Islāma valsts šobrīd ir, izmantojot šo destabilizēto situāciju, ko radījis ir ASV un Eiropas Savienības lielās dalībvalstis. Vienotrā gadījumā ar Latviju, diemžēl, ir piedalīsies, es runāju par Irāku. Tad Islāma valsts aizņem lielu daļu no Irākas un lielu daļu no Sīrijas. Bet Islāma valsts šis bacilis, viņš izplatās tālāk. Un viņu apturēt nebūs tik vienkārši. Daudz vienkāršāk ir, protams, nobombardēt kaut kādu konkrētu režīmu, nogalināt vadītāju un ielikt kaut kādu marioneti, bet viņi jau ir, viņi tā kā ir, viņi te ir, te viņi nav. Šodien viņi ir vienā vietā, rīt viņi ir otrā vietā. Tā kā es gribēju teikt tā, rietumi ASV un Eiropas Savienība nav iemācījušies pēc PSRS sabrukuma dzīvot vienpolārā pasaulē, kad ir viens dominējošs spēks. Viņi nav iemācījušies. Viņi nav iemācījušies saprātīgi izmantot savu spēku, gan ieroču spēku, gan ekonomisko spēku, savu ietekmi, ja? Viņi nav iemācījušies. Un tā rezultātā viņi visu laiku, Eiropas Savienība un ASV, producē pasaules konfliktu, kuram nav ne gala, ne malas. Un tas rezultāts ir ne tikai bēgļi, bet tas rezultāts ir totāla visu iedzīvotāju izspiegošana, totāla iejaukšanās privātajā dzīvē
totāla cilvēku pamatiesību pārkāpums. Pie tam ne tikai, kas te mēs tiesam, bet arī izspiego viens otru. ASV izspiego Merkeli Vācijas kancleri, vai ne? Un, protams, arī citu rietumu valstu vadītājus. Ja? Un tas tiek uzskatīts par tādu normu un vispār normālu parādību, kas, protams, absolūti tāda nav. Ja? Un, ja mēs tagad ejam lidostā, tad tā procedūra pārbaudes ir, jūs zināt, aizvien vairāk pazemojoša. Ja? Un tas ir pilnīgi visur. Visur, kur cilvēks parādās, visur ir video kameras, viņš visur tiek novērots, viņš visur tiek sekots viņam līdzi. Ja? Tā kā ļoti, ļoti smagam slimniekam. Kādreiz tāda totāla režīms, totāla kontrola bija tikai tie, kas ir reanimācijā. Tagad mēs visi esam kā reanimācijā, ja? Visu laiku. Mēs visi. Nevajag iedomāties, ka kāds no jums tāds nav.